Salūts un citi tam līdzīgi trokšņi sunim var radīt bailes vai trauksmi. Un tas ir atkarīgs gan no suņa temperamenta, gan arī iespējams no kādas nelāk piedzīvotas pieredzes. Tuvojoties jaunajam gadam, ir pāris lietas, ko tu vari ņemt vērā, ja tavs suns baidās no salūta, vai arī, ja šis ir tava suņa pirmais salūts. Nekādā gadījumā suni neņem līdzi salūta norises vietu, jo skaļais salūts sunī var radīt bailes, un šīs bailes var palikt ar suni uz visu tā mūžu. Paliec ar suni mājās, esi tam blakus un esi mierīgs. Galvenais ar savu stresu nerada sunim vēl lielāku stresu. Mājās tu vari ieslēgt televizoru, mazliet skaļāk pagriezt radio un atrasties ar suni tajā telpā, kur salūtu dzird vismazāk. Ja šajā brīdī suns ir spējīgs atbildēt uz tavu komunikāciju, tad jūs varat nodoties kādai rotaļai vai arī izpildīt kādu pamatpaklausības komandu, kas sunim ir ļoti labi pazīstama. Galvenais šo brīdi neizmanto, lai apgūtu jaunas komandas, izpildi tikai to, kas sunim ir labi pazīstams un zināms.